Sveiki, mīļie! Šodien pastāstīšu nākamo stāstu no savas prakses, un stāsts būs par to, ka dažreiz pati dzīvē nemainās, bet mainoties mūsu skatījumam, mēs jau gūstam patīkamus, pozitīvus rezultātus. Un vienu dienu pie manis vērsās Anastasija, mēs kopā mācījāmies transformācijas meistaru kursos, un tāpēc viņa zināja, ka var droši nākt pie manis ar savu jautājumu. Un viņa pastāstīja par savu ģimeni, un es uzzināju, ka kopš 10 gadiem Anastasijai nebija mamma, bet bija pamāte. Un viņa gan uzsvera, ka nevar teikt, ka attiecības ar pamāti bija sliktas. Taču arī patiesi tuvas tas nekad nekļuva. Reizēm bija kādi nelieli aizvainojumi, pārpratumi, sadzīves situācijas vai kāda neveikla piezīme. Taču jautājums, ar kuru atnāca Anastasija, bija sekojošs, ka pēdējā laikā viņai arvien vairāk sāka šķist, ka dēļ pamātes viņa zaudē tēti, jo pamātei bija bērni no pirmās laulības, un kuriem uz konsultācijas brīdi bija arī piedzimušie mazbērni, un tētis arvien biežāk pavadīja laiku kopā ar viņiem, palīdzēja, bija aizņemts. Un Anastasija teica, ka agrāk mēs bieži sazvanījāmies, tikāmies, aprunājāmies, bet tagad viņam visu laiku nav laika. Man liekas, ka visa viņa uzmanība tiek tai citai ģimenei, un ka man viņš tiek vienkārši nozagts. Un tas arī bija viņas pārdzīvojums, jo viņai ļoti pietrūka tēta uzmanība. Un tā kā tieši tuvējās tēta jubileja, viņa zināja, ka brauks uz svinībām, kur būs sapulcējusies visa ģimene. Un viņa gribēja atrisināt šo savu iekšējo sasprindzinājumu, jo viņa teica, ka man šobrīd tāda sajūta, ka man gribas skandālu. Man gribas visu pateikt sejā, gribas apsūdzēt, pierādīt savu taisnību, cīnīties. Bet tai pašā laikā, es taču saprotu, ka tas tikai sabojās vēl mūsu attiecības vēl vairāk. Es nekļūšu tētim tuvāk, otrādāk. Un šis bija acīm redzams iekšējais konflikts, ko mēs risinājām pēc metodes, kas ir aprakstīta grāmatā Pote pret stresu, jeb psihoenerģētiskais aikidā, un taisījām šo 2 daļiņu integrāciju, lai viņas pārstāj cīnīties un sāk palīdzēt viena otrai. Un rezultātā mums izdevās panākt iekšējo mieru. Un līdz ar mieru Anastasijai atnāca pavisam vienkārši atziņa, ka patiesība viņai nemaz negribējās karot. Viņai vienkārši ļoti ilgojās pēc tēta mīlestības. Un es viņai piedāvāju izdarīt vēl nākamo soli un pārskatīt visu to pieredzi, ko viņa bija guvusi līdz ar pamātes ienākšanu viņas dzīvē, pārskatīt ar kinozāles metodi. Anastasija gan zināja par to metodi, un ka tā ir pielietojama tādam traumatiskam, smagām situācijām, un teica, ka, es nezinu, vai ir vērts, jo man tur nekas tāds, šausmīgi traumatisks nebija, bet, labi, es tev uzticos, izdaram. Un tad, kad mēs satīkamies vēlreiz, mēs pielietojam arī to kinozāles metodi. Un viņa visu izdarot bija ļoti pārsteigta, un viņai bija asaras acīs, un viņa teica, ka es tikai tagad sapratu,
tas viss, ko pamāte man kādreiz bija teikusi vai aizrādījusi, tas vispār nebija par mani. Pēkšņi viņi ieraudzīja daudzus notikumus pavisam cita gaismā. Tas mazas piezīmītes vai aizrādījumi, par kurām viņam gadiem bija apvainojusies, un ikdienišķas situācijas un vārdi, izrādījās, ka daudzos gadījumos pamāte nemaz nebija vēlējusies viņu sāpināt. Viņa vienkārši dzīvoja savu dzīvi, risināja ikdienas ģimenes lietas, un tas bija tādas, tā kā ikdienišķas situācijas, ko Anastasija toreiz uztvara tā ļoti personīgi, bet tagad paskatoties ar pieauguša cilvēku acīm, viņa saprata, ka tas vispār nebija nekas tāds. Un pat vairāk viņa ieraudzīja, ka pamāte rūpējās ne tikai par saviem bērniem, bet ka viņa savā veidā rūpējās arī par pašu Anastasiju. Agrāk viņa to vienkārši nebija pamanījusi, nespēja uztvert. Bet tagad viņas acis bija vaļā, un viņa ar izbrīnu secināja, ka situācija īstenībā nav nemaz tik saspīlēta, kā viņa to bija redzējusi iepriekš. Un tas bija tas darbiņš, kas man palika sirdī, jo es redzēju, ka iekšējās pārmaiņas ir patiešām notikušas, bet īstenībā, ja mēs tā paskatāmies, ārēji nekas nebija mainījies. Un tā jau ir, ka dažreiz mums šķiet, ka, lai mēs kļūtu laimīgāki, ir jāmainās citiem cilvēkiem, vai apstākļiem, vai situācijai. Bet īstenībā reizēm izrādās, ka pietiek paskatīties uz situāciju ar citām acīm, un tad negaidīti mainās viss. Un tieši tāpēc es tik ļoti novērtēju Valērijas Ņēņikova metodes, jo tas ir ļoti maigas, ļoti tādas delikātas. Tas nemāca cīnīties ar cilvēkiem vai dzīves apstākļiem, bet tas palīdz mainīt to, kas patiešām ir mūsu spēkos, mūsu pašu iekšējo stāvokli. Un ļoti bieži tieši pēc tam sāk mainīties arī ārēja situācija, pati dzīve. Un ja jūs tagad klausoties šo stāstu, atpazīstat arī sevi, sapratat, ka jums ir iekšējais konflikts vai arī traumatiska pieredze, no kuras gribas tikt vaļā, kas jūs triķerē daudzus gadus. Droši ziniet, ka to ir iespējams izdarīt, un nāciet piesakoties konsultācijā, jo dažreiz ceļš uz lielām pārmaiņām tiešām sākās ar 1-2 mierīgām sarunām un paskatīšanos uz savu dzīves stāstu no citas skatuves. Lai veicas!